Šodienas svētki Valkā tā ir kā viena daļiņa no lielajiem ģimenes svētkiem, kas notiek visā Latvijā šajā gadā. Un 5. maijs tie ir pirmie svētki, pirmie ģimenes svētki Latvijā. Un jāsaka liels paldies tām draudzēm, tām organizācijām šeit Valkā, kas teica, jā, mēs gribam, lai arī Valkā ģimenes būtu, par kurām varētu teikt Latvijas lepnums un spēks. Un mēs esam gatavi pielikt savus pūles, pielikt savu enerģiju, ielikt savus finanses, lai šādi svētki šeit Valkā notiktu. Un tāpēc man jāsaka liels paldies neapšaubām sākumā tām draudzēm, tiem mācītājiem, kas atsaucās un bija gatavi šo ideju realizēt. Un tie ir Evaņģēlisko kristiešu draudz jaunā paudze mācītājs, 7. dienas adventistu Valkas draudzes mācītājs, Valkas Lugažu Evaņģēliskās luteriskās draudzes mācītājs un gribētu teikt arī visas baznīcas kopā. Un arī Latvijas Sarkanā Krusta Valkas komiteja, kam jāsaka arī liels paldies, ka tam pieslēdzās klāt un lielu savu atbalstu deva Valkas pilsētas doma un Valkas pagasta padoma. Un savukārt, kas gan būtu pasākums bez finansēm? Un finanses, protams, kā vienmēr lielākoties var iedot mūsu uzņēmēji. Tāpēc par šiem svētkiem jāsaka liels paldies arī Sijā Pepirer un MD, Sijā Vārpas 1, Sijā Ieviņas S, Sijā Servilāt, Sijā Pedelīte, individuālajiem uzņēmumam Hitrova un Sijā Arka Plus. Jāsaka paldies visiem šiem atbalstītājiem, sponsoriem un organizētājiem. Un svētki, protams, kam gan ir svētki? Svētki ir tam, lai ģimenes viņas varētu atpūsties, bet ne tikai. Lai ik viens šajā sabiedrībā ieraudzītu, ka ģimene tā ir patiesā vērtība, kas mums ir nepieciešama. Un lai mēs kā Latvija, lai mēs kā Latvijas sabiedrība varētu ar lielu lepnumu teikt, mums ir ģimenes, ar kurām mēs lepojamies un kas ir mūsu Latvijas gods. Tāds ir arī šo svētku galvenais uzdevums, galvenais mērķis, un mēs ļoti ceram, ka nākamajā gadā šāda ģimeņa būs vēl un vēl vairāk. Семья – это на самом деле очень важный фактор, потому что сам Господь в одну из 10 заповедей вложил то, что почитай отца и мать. То есть семья это было вложено в 10 заповедей. Это очень важный фактор, который мы не должны забывать и не думать, что семья может выйти из моды или семья может стать какой-то альтернативной семьей или еще что-то. Это невозможно. То, что Бог создает, это фундаментально, это вечно, это навсегда. Поэтому я думаю, что чем сильнее будут семьи в Латвии, тем сильнее будет наше государство, тем сильнее будет наша связь с Богом. Мы не должны нарушать заповеди. И я думаю, что семья – это действительно величайшее благословение. И если Бог уделяет такое большое внимание семье, то тем более человек должен быть внимательным к тому, что так важно для Бога. Спасибо. В этом году намечается несколько мероприятий, одно из мероприятий происходит в городе Валки. 12 мая запланировано мероприятие в городе Огры, 19 мая в Екапилсе и 26 мая в Риге. Я приглашаю вас всех принять участие в этих грандиозных мероприятиях в этом празднике. Спасибо.